Reiz bija citāds viss, reiz bija zila zāle un zaļas debesis. Pa baltām mākoņu mājām reiz visi slidoja, un putni gāja kājām, bet cilvēks lidoja. Labvakar, cienījamās dāmas un godātie kungi! Šovakar esam kopā, lai ieskatītos atspulgā un ieraudzītu, kas bijām, kas esam un kas būsim. Ļaujot katram ieraudzīt sevi, gan sēžot zālē, gan esot uz skatuves, jo iespējams un visticamāk, ka kāds no jums ir nēsājis kādu no šiem tautas tērpiem, ir dejojis kādu no šīm dejām un ir bijis vislabākais rakstu dejotājs. Rakstiem 25. Tādēļ šovakar ļaujot esošajiem rakstu dejotājiem uzmircēt kopā ar draugiem. Jums aizrautībā sekot līdz ar acīm un iespējams izdejot kādu no vietām, kuru reiz esat dejojuši. Bez jums, bijušie rakstu dejotāji, rakstiem nebūtu stāstu un atmiņu un nebūtu laiks, ko saucam par bijām.
Sita mani, tura mani, kā ozola luķē.
Reiz bija citāds viss, bet kas ar to bija ir šodien noticis? Ar bija nekas nav noticis. Tas bija ir teikā palicis. Kad nu stāsts par bijām ir aptīts tikai ar teikām, tad ir mirklis un laiks ieraudzīt to, kas esam šodien. Šodien mums patīk atmirdzēt, uzmirdzēt, iemirdzēties vai vienkārši mirdzēt, lai apžiltu no šīs sajūtas, kas mūs pārņem esot kopā vienam ar otru. Jo būt kopā ar šodienas rakstu dejotāju ir būt kopā ar atbildīgu, atsaucīgu, draudzīgu, smaidīgu un laimīgu dejotāju, kas piepildīts ar lielu mīlestību pret deju. Paldies tev par to dejotāju! Mirdzi un ļaujies šim mirdzumam šodien visspožāk un dari to tā, lai stāstītu, kas esam.
skaļi dancotāji, rībināja, cits ar citu, cits pie citas, kad tik labi saskanēja. Man ir apvijuši tik daudz enerģisku dejotāju, no tiem laustin laužas laimes sajūta, kas nes līdz mīlestību uz deju un vienam pret otru. Tādi nu mēs bijām un tādi nu mēs esam, apvīti ar kopīgu mīlestību pret deju. Un par šo bijām un esam mēs vēlamies pateikt paldies rakstu bijušajiem vadītājiem. Paldies Inārai Triksnai, kas ar savu ieguldīto mīlestību ir ļāvusi uzmirdzēt rakstiem pirms 25 gadiem. Ar aplausiem aicinām Ināru uz skatuves. Paldies Sandrai Purmalietai, kas lika kolektīvam mirdzēt vēl spēcīgāk. Lūdzu Sandru uz skatuves. Paldies Agritai Kauženai, kas ļāva rakstu dejotāju acīm iemirdzēties vēl vairāk mīlestībā uz deju. Aicinām Agritu uz skatuves. Paldies jums visām par ieguldīto mīlestību. Bet šobrīd ļausim jums, skatītāji, ievilkt elpu un baudīt vestibilā rakstu sarūpēto izstādi, kurā varat ieskatīties, kas bijām, apskatot mūsu mēģinājumu kārtu pārvērtības gadu gaitā, novērtēt, kas esam, baudot mūsu brīnišķīgo dejotāju fotogrāfijas un izmēģināt, kas būsim, ļaujoties fantāzijai un pielaikojot rakstu tautas tērpus, kas zina, varbūt kopā reiz būsim. Starpbrīdis 15 minūtes. Zeme plaukst, dzastra lietus rasināta. To mīlēja labi ļaudis, krietnu dzīvi dzīvojot, kā pazītu tēva sētu, nevajag radītāja, ozols auga pievākiem, liepa plāna vidīņā. Ozols auga kalniņā, kara žēli saimenījās, vara sakne zelta
zelta sāri sudrabīņa lapiņā. Ziedieviņa abelīte, ziedzaļai papardīte, kad uzklāstā par kupla liepa zelta ziedus pirdināt. Reiz būs pavisam citāds viss, bet kas tad īsti būs? Vai kāds to pateikt var? Mēs savos sapņos redzam, nekas nav noticis. Ir atkal zila zāle un zaļas debesis. Ne jau bez iemesla tiek uzskatīts, ka viss pasaulē ir ciklisks. Tādēļ arī, lai kurp mēs dotos, viss saulaža atgriežas ar savu mīlestību pret Deju. Esam visi kopā mirdzējuši toreiz un tagad, bet nu ir brīdis, kad ļauties sapņiem un lidojumam un sūtītu savu vēstījumu nākotnē par to, kas būsim.
smeļa muguram. Paņem pudeļonku torbā, kāpja smeļa muguram. Cīmos brauks pie madaļonkis, parunot par precējumam. Cīmos brauks pie madaļonkis, parunot par precējumam. Madaļonks, kuku! Madaļonka saka, jā, rupuls grib jau precētīs. Madaļonka saka, jā, rupuls grib jau precētīs. Lops, bei puika melsu Jēzus, tikai mauza augumei. Lops, bei puika melsu Jēzus, tikai mauza augumei. Apkārt mani moši kļavi, apkārt tādi ozoli. Apkārt mani moši kļavi, apkārt tādi ozoli. Apkārt mani jauni puiši, slovus vieni klavinai. Apkārt mani jauni puiši, slovus vieni klavinai. O, jā, puisi, tavu lielu muti. Jā, puisi, tavu lielu muti, tavu lielu muti. Ieskrēc iela, apsita riņķi. Ieskrēc iela, apsita riņķi, apsita riņķi. Pavasarī sveda deviņus bērnus. Pavasarī sveda deviņus bērnus, deviņus bērnus. Čaklas, čaklas, jo sveitīņas lielā darbā darītājas darītājs. Čaklas, čaklas, jo sveitīņas lielā darbā darītājas darītājs. Jūs no tīdē nevas kāda izstāpīņā neslaucītā, neslaucītā. Jūs no tīdē nevas kāda izstāpīņā neslaucītā, neslaucītā.
nebija kulējiņa, kulējiņa, kules patē kungarija, kungarija, kad nebija kulējiņa, kulējiņa.
rājāmies, kur zemīte pušu plīs, kur mēs vīdi rājāmies, kur zemīte pušu plīs. Tas bija kāds laimes atspulgs laika upes rāmajā spogulī, jo uz mirkli laiks bija apstājies. Bet raitie dejas soļi to atkal saviļņoja un nesa mūs tālāk pa straumei, lai mirdzētu tagad un vienmēr. Šķiet visi esam mirdzējuši visu vakaru un mūsu acīs atmirdz laimes sajūta. Un par šo laimes mirkli mēs vēlamies teikt milzīgu paldies mūsu vadītājai Tamārai Maskalānei. Nemazāku paldies šovakar vēlamies pateikt arī mūsu repetitoram Sandijam Brīzēm. Bet tagad uz skatuves
mēs aicinām Ogres novada kultūras centra vadītāju Elīnu Aupi un Ogres novada kultūras centra kultūras metodiķi amatieru mākslā Dagniju Gūtmani. Labvakar! Manuprāt, raksti lieliski, šis nosaukums lieliski par jums pasaka visu. Mēs uz skatos redzējām jūsu neaprakstāmo mīlestību pret deju, vienam pret otru, pret skatītāju, enerģiskumu, kas, protams, dejai ļoti neatņemama sastāvdaļa un perfekcionismu pret lietām, ko jūs darat. Un šādi varētu uzskaitīt vēl un vēl un vēl. Paldies visiem jūsu kolektīvu vadītājiem, kas ir ielikuši savu rokrakstu jūsu veidošanā, un paldies visiem dejotājiem, kas ir bijuši, un vēl jau vairāk tiem, kas ir šobrīd uz skatuves, un arī tie, kuri ir mājās dažādu apstākļu dēļ, bet jūs esat tie, kuri veido rakstus ikdienā, un paldies jums par to. Paldies par jūsu darbu, arī saka Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Starp jums ir vairāki dejotāji, kuri ir kolektīvā nedaudz vairāk kā 20 gadus, rakstiem 25, nedaudz vairāk kā 20. Tad paši saprotat, cik šo cilvēku ir ieguldījuši šajā kolektīvā. Un par aktīvu, radošu līdzdalību deju kolektīvu darbībā, dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanās, sveicot kolektīvu 25 gadu jubilejā, sveicam ar atzinības rakstu Evu Bičovsku. Atzinības raksts tiek piešķirts arī Ilzei Strepmanei. Ivaram Bičkovskim. Jurim Dreimanim. Ingrīdai Bērziņai. Maijai Kolbergai. Un, protams, Latvijas Nacionālais kultūras centrs sveic visu kolektīvu raksti 25 gadu jubilejā. Starp dejotājiem ir paslēpies arī viena dāma, kurai par 24 gadu dalību šajā kolektīvā saka Ogres novada pašvaldība, un tā ir Beiba Dremere. Un, protams, jebkuram kolektīvam ir vajadzīgs spēcīgs kolektīva vadītājs, un Ogres novada pašvaldības saka milzīgi paldies Tamārai par motivēšanu, godprātīgu un radošu darbu ar vidējās paudzes deju kolektīvu raksti. Paldies tev, Tamāra! Mēs zinām arī, cik tev ikdiena ir izaicinoša reizēm,
jo Tamāra, atklāšu, ir kolektīva vadītājs, kurš brauc vis tālāko ceļa posmu, lai nonāktu šeit, pie mūsu mīļā kolektīva raksti. Un tie ir nedaudz vairāk, pāri 70, 80, laikam sanāk. Kā paldies tev, Tamāra, par to. Jums es novēlu raitu dejas soli arī nākotnē un, protams, lai izdevusies šī vakara ballīta. Mīļu paldies par šiem svētkiem mēs vēlamies pateikt arī mūsu draugiem. Paldies bērnu un jauniešu deju kolektīvām Pīlādzītis un viņu vadītājai Mārītei Baltai. Paldies tautas deju ansamblim Ogre un viņu vadītājai Aijai Bremšmitei un Ādamam Kristapam Eisakam. Paldies vidējās paudzes deju kolektīvam Dūka un viņu vadītājai Ievai Roķei. Paldies vidējās paudzes deju kolektīvām Dišbramaņi un viņu vadītājai Taigai Ludboržai. Paldies vidējās paudzes deju kolektīvam Augšu un viņu vadītājai Liedai Frīdenbergai. Paldies vidējās paudzes deju kolektīvam Līdums un viņu vadītājai Inesei Novikai. Tāpat milzīgu paldies vēlamies pateikt Ogres novada kultūras centra komandai, vadītājai Elīnai Aupei un komandai, skaņas, gaismas un tehniskajiem darbiniekiem. Mīļš paldies par atbalstu Ogres novada kultūras centra kultūras metodiķei Dagnijai Gūtmanai. Savus paldies esam izdalījuši, laiks sveicējiem. Vārds Ogres novada deju kolektīvu virsvadītājai Ilutai Mistrei. Lūdzu.
Labvakar. Labvakar. Jāsaka tā, tie bija riktīgi deju svētki. Viss rakstu stilā. Teikšu tā, kad raksti ir viens no labākajiem Latvijas vidējās paudzes deju kolektīviem. Jo arī šīs vasaras dziesmu deju svētkos raksti sagatavoja visas 3 programmas un parādītās vislabākajā kvalitātē. Rakstus vada mana kursabiedrene Tamāra, un tas man ir tik ļoti mīļi un tik silti. Mēs ļoti bieži sazvanamies. Un jāsaka tā, ka, manuprāt, vissvarīgākais ir, kā raksti tapa. Un tāpēc es šovakar Tamāriņu gribu pateikt arī paldies rakstu dibinātājai Inārai Driksnai, jo, manuprāt, kad mājai ielbūvē kārtīgus pamatus, tad māja arī stipri turās. Un tev, Tamāra, ir izdevies saglabāt Ināras Driksnes inteliģenci. Un raksti vienmēr izceļās ar skatuves inteliģenci. Viņiem vienmēr viss ir pārdomāts līdz pēdējai niansei, sākot ar tērpiem un izpildījumu manieri. Un tāpēc es gribētu, Ināriņ, pateikt tev milzīgi paldies. Nāc augšā! Zālē ļoti daudz Ināras dejotāju, un arī uz skatuves šodien Elīnas kundze pasniedz Ināras audzēkņiem diplomus no Latvijas Nacionālā kultūras centra, tāpēc Ināra, tiešām paldies tev no sirds. Un Tamāra, es gribu teikt tā, Tamāra, tu esi īsts dinamīts, dzirkstele, brīnumsvecīte. Un man ļoti patika šodien redzēt tavas choreogrāfijas. Īstenībā ļoti liels varoņdarbs un dejotāji izpildītās ļoti skaisti un eleganti. Un man ļoti patika tā deja ar akmeņiem, ļoti. Un es gribu jums novēlēt raksti, saglabājiet šo savu šarmanto tikai jums rakstiem raksturīgo rokrakstu, tikai jums rakstiem raksturīgo mirdzumu, lai jūsu mērķi tiek sasniegti, un otrs pušķīts būs koncertmeistarei Guntai. Daudz laimes rakstiem dzimšanas dienā! Paldies! Varbūt ir vēl kāds, kurš vēlas sveikt kolektīvu? Tad paldies sveicējiem, bet tagad vārds vidējās paudzes deju kolektīvu raksti vadītājai Tamārai Maskalānai. Man ir tas gods šodien svinēt rakstu 25 gadu jubileju. Man ir tas gods būt jūsu vadītājai šodien, tagad. Es tiešām no visas sirds novēlu jums, lai tas spēks, tā enerģija un tas dzinums, kas jūsos ir, nekad nepazūd. Lai tas ir šodien un arī rīt, lai tas ir vienmēr. Jūs esat ģimene, jūs esat draugi, jūs esat tiešām liela, laba komanda. Turamies kopā un mums viss izdosies. Un vēl es gribu palūgt zālē, varbūt var piecelties visi tie, kas ir dejojuši rakstos. Varbūt jūs varētu pamāt mums ar roku, ka jūs tur esiet daudz. Parādieties, redz, cik daudz viņi ir. Paldies jums, ka jūs dejojāt rakstos. Paldies, ka jūs vilkāt šo sāpju šeit. Mēs vēl joprojām šeit esam. Paldies jums! Paldies visiem, kas šodien piedalījās mūsu koncertā. Jūs bijāt brīnišķīgi. Paldies jums, vadītājs. Jūs arī esat skaistas un brīnišķīgas. Dejotājs ir īpaša suga, kas pārvietojas pa skatuvi ar smaidu sejā un
prieku sirdī. Jautrs, izturīgs, neparedzams un ideju pārpildīts. Tāds viņš bijis, ir un būs. Paldies, ka esat kopā ar mums un uz tikšanos!